Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība piekrita padalīties savā pieredzē, kurā mēs redzam, ir izdevusies ļoti skaista šī renovācija. Pastāstiet par gaitu uz to lūdzu, par šķēršļiem, kas bija jāpārvar, un par to, kas tika sasniegts pēc renovācijas. Tā, jāsaka. Paldies jums visiem, ka izrādījāt tādu interesi par mūsu māju. Jūs varat iedomāties, tas sākums jau nav tik viegls, jo pirmais, kas bija, jāpārliecina īpašnieki, dzīvokļu īpašnieki. Pirmā doma bija radusies īpašniekiem agrāk, tātad man bija vieglāk tas, ka mūsu māja vēl nebija pēc noteikumiem. Nevarēja startēt uz šo renovāciju, bet tad tika uzrunāti cilvēki un radās doma, pārsvarā lielākā daļa, varētu teikt, 80%, arī uzreiz sapulcēs piedalījās un deva savu piekrišanu, un tad sākās meklēšana, kas mums to darīs, kas projektēs, kas tālāk visu darīs un vadīs. Par cik agrāk Signe Kajeka bija ekonomikas ministrija, man bija viņas telefons, es sazvanīju viņu un viņa man ieteica projektētājus un energoaudu veicējus firmu Grandeko. Mums bija līdz renovācijai viena cauruļu sistēma, tad pārgāja uz 2 cauruļu sistēmu, lai varētu arī regulēt siltumu un uzskaitīt visu. Tālāk nākošais ir dokumentu kārtošana, kas, jāsaka tā, ja tā ir viena māja, un ja tu to agrāk neizdarījis, tas ir smags jautājums. Jo vienlaicīgi ir jāzina visi likumi, un jāiesniedz saulaicīgi, un jāgaida tie termini, kurā izskata attīstības aģentūra. Jāsaka, ka veiksmīgi bija, un tad cilvēki sapulci izteica vēlēšanos, ka viņiem negribētos kredītu, ne lielākā daļa. Tad iztaisot aptauju, 80% piekrita maksāt, tad mēs uztaisījām dokumentus, ka viņi maksā dalēji. Vispirms pirmā iemaksa, otrā un trešā, terminā nobīdot attiecīgi, kā notiek celtniecības gaita. Palika tikai 7 dzīvokļu īpašnieki, kas gribēja kredītu, bet par cik mums iesniedzot projektu bija paredzēts arī avans, un bija paredzēts starposmu maksājums, to mēs veiksmīgi dabūjām, un tad bija konkurss. Interesanti par mūsu bija renovācija 9 firmas, bet oficiāli pieteicās viena, kas ir Sijā celtniecība, un mēs viņus izvēlējamies, un tad sākās. Jāsaka tā, ka mums bija paredzēts, ka gada laikā pēc līguma noslēgšanas, tātad līgums bija noslēgts ar aģentūru 26. janvārī 12. gadā, un termiņš bija 26. janvārs 13. gads. Pabeidzām mēs, celtniecības gaitā varbūt tuvāk pastāstīs Andris Reikolts, kas bija būvuzraugs, kas ļoti daudz man palīdzēja un tehniski visus jautājumus lēma un kopā apspriedāmies. Un decembrī mēs pabeidzām celtniecību un iesniedzām dokumentus, un martā jau saņēmām pēdējo naudiņu, kā es teicu, sākumā bija avans, tad pēdējo naudiņu. Jāsaka tā, par cik bija nauda, ko es saku, saņemta avansā un starposmu maksājums, mēs beidzot kredītu neņēmām bankas, jo tie nosacījumi bija neizsalubēlīgi. Tad ir daži cilvēki palikuši, dažam tur ir neliela summiņa, citam mēs esam uzrakstījuši visus dokumentus, viņi labprātīgi tagad to maksā. 3 īpašnieki piekrita, ka savu daļinu neizņem ārā, lai būtu šīs naudas apgrozība biedrībā. Tā tas viss notiek. Un tuvāk man jāsaka vēlreiz liels paldies Andrim Reinfeldam, kas palīdzēja gan pie paša projekta, gan pie izskatot un akceptējot, kur man to zināšanu nav. Un tālāk viņš bija būvuzraugs, un šodien viņš ir valdē, tā ka varbūt tālāk Andra Reikols var pastāstīt tuvāk, ja jums ir jautājumi, ko es neprotu. Darbos ietilpa arī, kas varbūt citur nebūtu, loģija aizstiklošana, kas arī, zinām, summas daļa.
Bet, kas varbūt ir citiem, un mums faktiski nebija logu nomaiņa, jo logi jau bija nomainīti, bija faktiski tikai pagraba logi palikuši. Jums jau tie dekoratīvie balkoni loģija aizsaka dēļ arī, jā, kas jau arī skatos. Agrāk bija zem stiklājumi, tas, kas ir tas bija. Logi kompensējas loģijas stiklojums, ne kaut kas tā līdzsvarojums. Loģija arī pie tās plāksnes ir. Arī viņš jau nebija līdz tam, bija. Tās nav plāksnes, tas es domāju, īsti nesaprotu, ko jūs runājat, bet tas ir... Līdz šitai vietai. Tas ir apmetums? No ārpus jūs skaties pašvadē. Tas nav pieskrovējumā. Nē. Tas ir, tur bija ķieģeļu mūris, jā, viņš ir siltināts ar vatki un... Lai gan loģijas sienai nav jāiek siltināt, tur nav siltināts, tur vienkārši apmetums izvērt. Jo loģijas sienas... Loģija margas, saucamā. Jā. Jo ēkas ārējā konstrukcija ir tomēr siena, kur ir logs, jā. Nu, teiksim, loģija, lai gan mēs tik lieliekam, bet tas visiem jāsaprot, ka, loģija nav pilnībā nosiltināta tā kā, teiksim, dzīvojamā platība. Viņi dod tādu siltumnīcas efektu, jā, kas, protams, enerģijas taupīšanā dod, bet ārsiena ir ārsiena. Pa 2 grādi jāpaugst. Uz ārsienas temperatūru. Kāds ir pašreiz iedzīvotāju noskaņojums pirms un pēc renovācijas, ko iedzīvotāji saka? Nē, jāsaka, ka viņi ir pateicīgi, arī tie, kas uzreiz nebija tik atsaucīgi. Tad, kad sākām ziemā, mēs piestādījām rēķinu, un ceļu paskatījās rindiņā apkure. Tad uzreiz es sapratu, ka tā ir ļoti liela starpība. Cilvēki ir dažādi. Sākumā viņi pat īsti neuztvēra, ka viņš var regulēt temperatūru savā istabā ar regulātoru. Viņš atver logu kā iepriekš. Un tad es palīdzināju pirmo mēnesi, kā starp dzīvokļiem ir maksāts un piebraucot pie mājas, redz, ka tie logi parasti ir otršākā tagad vasarā vaļā. Tad bija jāraksta tāds vienkāršs uzmundrinājums, regulēsim siltumu ar regulātoru un nevis ar atvērtiem logiem ziemā. Aizgāja pēc tam, cilvēki saprata un ļoti pateicīgi jāsaka tā. Vēlreiz es saku, kopumā bija pateicīgi visi, kad piekrita pašā sākumā, jo doma jau bija agrāk vienreiz iesākt to, bet mums māja negāja pēc tā tiem noteikumiem, ka 95. nodota, bet iepriekšējais noteikums bija tā, kas ir nodota pēc 90. Ietaupījums 70% apmēram, nepilna apkurss sezonā. Jā. Pēc gāzes daudzums sareiķinot patērēt un ietaupīt. Tā tas ir, bet ir divas lietas faktiski. Viens ir, kad ēka ir nosiltināta, tas dod kopējo ietaupījumu. Bet, ja runāt par iedzīvotāju apmierinātību, tad te ir otra lieta, kad mēs esam ieviesuši uzskaitu sistēmu individuāli. Un agrāk visi maksāja, teiksim, apmēram vienā pēc kvadratūras, vai viņš to patērē vai nē. Tad tagad tieši maksā katrs par to, ko ir patērējis. Un loģiski, kad gadās tā, ka tas, kura vietā kādreiz ir maksāts, viņam pašam tad ir jāmaksā. Un loģiski, ka viņam varbūt tas ir tāds neizpratni par to. Bet tāpat, ja ņem vērā, tad arī tiem, kas maksāja visvairāk, vismaz pirmos mēnešus, viņiem tāpat nebija vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tātad siltumizolācija ēkai visā vienādi biezuma? Jā, 15 centimetri. Vai ziemeļpusē nevajadzēja un vēja, teiksim, iedarbība bija rēķināt energo auditoram vai nebija, teiksim? Nebija rēķināta. Jo zinām, ka vējš un mīnus temperatūras ir dažādas lietas. Mēs vairāk izgājām no tāda viedokļa, kad faktiski siltinot, 15 centimetru akmens vatēji, tas ir maksimālais, ko var likt pie vienkāršas konstrukcijas, lai nebūtu jātaisa, var sakot, šis papildus nespējas konstrukcijas, lai nebūtu. Un mūsu viedoklis bija tāds, ka faktiski vates cena ir nozīmīga, bet viņa nav pati galvenā. Tāpat vienalga vati mēs liekam 10 vai 15 centimetri, ir jāvelk apmetums visu, sastatnes visi darbi, un tāpēc mēs ņēmām maksimālo, kas tehnoloģiski ir pieļaujams, neskatoties tā ziemeļ-dienvidu pusi, jo varbūt mēs tā dienvidu pusē, mēs tur vienkārši vēl vairāk papildus siltumu ietaupīsim.